Šāviena pēdas. Šī filma ir par šāviena pēdām. Šāviena pēdas sevī satur informāciju par nozieguma svarīgiem apstākļiem un tiek pētītas kriminālistikas tehnikas sadaļā tiesu balistika. Ar piemēru palīdzību tiks parādīta šāvienu pēdu kriminālistiskā nozīme un darbs ar tām notikuma vietā. Lai veiktu notikuma vietas apskati, lietās, kur izmantot šaujamieroči un ir līķi, operatīvajā grupā tiek iekļauti procesa virzītājs, tiesu mediķis jeb medicīnas speciālists, kinologs, eksperts un operatīvais darbinieks. Lai labāk izklāstītu tēmu, filmā tiks stāstīts tikai par šāviena pēdām. Pārējās pēdas skatītas netiks. Ja notikuma vietā ir līķis, tiesu mediķis vai medicīnas speciālists ir obligāts. Šī gadījumā izmeklēšanas darbības sākas ar līķa apskati. Pēc notikuma vietas vispārējas apsakošanas un katra dalībnieka lomu noteikšanas, procesa virzītājs sāk pētīt šāviena pēdas. Kas šeit ir noticis? Slepkavība? Pašnāvība? Nelaimes gadījums? Šāviena pēdas palīdzēs pārbaudīt šīs izmeklēšanas versijas. No sākuma tiek noteikts šāviena virziens. Šajā notikuma vietā ir vairākas šāviena pēdas. Vai šīs pēdas ir veidojušās viena šāviena rezultātā? Jā, viņas atrodas uz vienas līnijas. Bet no kuras puses ir veikts šāviens? No ārpuses caur logu vai no telpas iekšpuses? Par šāvienu virzienu var spriest pēc stikla lausku izvietojuma. Veicot šāvienu logā stikla lauskas, lido lodes lidošanas virzienā. Bojājums ir piltuvveidīgas formas. Lodes ieeja ir mazāka kā izeja. Veicot šāvienu koka šķērslī, lodes ieeja ir līdzenas malas, uz kuras parasti ir redzama noslaucījuma josliņa. Lodes izejā malas ir nelīdzenas, izplēstām koka šķiedrām. Lode
caurtriecot koka šķērsli, izejot bojā vai saplēš koka šķiedras, kuru gali ir vērsti lodes kustības virzienā. Lodes radītie bojājumi liecina, ka šāviens veikts no telpas iekšpuses. Bet no kāda attāluma? Pie ciešāvienu pazīmēm tiek pieskaitītas auduma radiālie plīsumi. Stobra gala, jeb slēga priekšējās daļas nospiedums. Veicot šāvienu no tuvas distances veidojas augstas temperatūras pazīmes, ir nesadegušas pulvera pēdas, stobra kanāla eļļošanas mērvielas sīkas detaļas. Šī gadījumā minētās šāvienu pēdas ir grūti pamanāmas dēļ asinīm uz džempera. Atklāt tās var infrasarknījos staros. Šie sari caur asinīm neredzamās, nesadugušās pulvera pēdas padara redzams. Ar pārnēsājumā kvarca dzīvsudraba luktura palīdzību tiek konstatēts stobra kanāla smērvielas sīkākās daļiņas, kuras luminiscē ultravioletajos staros. Tātad, šāviens bija veikts no telpas iekšpuses, no tuvas distances. Varbūt bija šauts ar šo karabīnu. Čaulas diametrs atbilst karabīnas patrontelpas diametram 5,6 mm. Bojājuma noslaucījuma josliņas diametrs ir identisks lodes diametram un ieroča kalibram, ar kuru tika veikts šāviens, šī gadījumā 9 mm. Šāds kalibrs ir raksturīgs dažiem īstopu šaujam ieročiem. Šaujot ar pašuzlādējošu ieroci, čaula tiek izmesta automātiski, un viņai vajadzētu atrasties notikuma vietā. Ja čaulas nav, var pieņemt, ka izmantots revolvers, jo veicot šaušanu ar revolveru, čaula paliek revolvera cilindriskajā veltnī. Atrastās čaulas diametrs ir 9 mm. Dažādas sistēmas un modeļu ieročiem atbilst dažādas formas un izmēra čaulas. Arī vienādas formas un izmēra čaulas var piederēt dažādas sistēmas un modeļu ieročiem. Par ieroču sistēmas un modeļu pazīmēm tiek pieskaitītas belzējierīces un ekstrakcijas mehānismu pēdas.
Dzelkšņa pēda izvietojums un forma un čauli izmetēja izcīļņa pēdu savstarpējs izvietojums, izvilcēja platumu un izvietojumu pēdas uz čaulas, наличие и форма следа сигнального штифта. Signalizātoru esamību un formu. Šāds pēdu izvietojums ir raksturīgs tikai vienas markas pistolēti. Tas ir 9 mm Walters P38. Tagad nepieciešams atrast lodi. Lodes lidojuma līnija tiek noteikti veicot vīzēšanu. No cietiem priekšmetiem lode nereti rikošetē. Atrast to var metāla meklētāju palīdzību. Atrastās lodes uzbūve, forma un izmēri ļaus izdalīt grupu, kurā ietilpst meklējamais ierocis. Lodes ar līdzīgu formu un izmēru var piederēt dažādu sistēmu modeļu ieroču patronam. Lai noskaidrotu konkrēta ieroču sistēmu un modeli, nepieciešams ņemt vērā stobra vītņu skaitu, to platumu un savērsuma leņķi. Šīs pēdas raksturīgas 9 mm Waltera P38 pistolē. Visas šāvienu pēdas konstatētās notikuma vietā tiek fiksētas notikuma vietas apskates protokolā un notikuma vietas apskates plānā. Un tā, šāvienu pēdas ļāva pārbaudīt izvirzītās izmeklēšanas versijas. Šāviena pēdu izpēta notikuma vietā tiek ņemtas vērā, izņemot ieroci no aizdomās turamā. Bet sakritības pēc vispārējām pazīmēm neliecina, ka noziegums veikts izmantojot tieši konkrēto ieroci. Lai atrisinātu šo jautājumu, ierocis, lode un čaula tiek nosūtīti uz kriminālistisko tiesu balstisko ekspertīzi.